Dod zīmējums. Plakne alfa, taisnes AM un BK pēc dotā ir paralēlas. Punkti M, N un K pieder plaknei alfa. AM garums ir 12 centimetri. 12. Nē, centimetri nav doti, pieņemsim kaut kādas vienības. BK garums ir 24 vienības. NK garums ir 14 vienības. Zīmēsim taisni NK. Teikts, ka tā ir 14 vienības gara. Un jautājums, cik garš ir MN? Nu, tad to mēs arī uzzīmēsim. Cik viņš ir garš? Tāds ir jautājums. Lai to noteiktu, pirmais, kas mums ir jāsaprot, jāpierāda, ka M, N un K atrodas uz vienas taisnes, jo tas nav zināms. Ko te var darīt? Pirmais solītis. Mēs zinām, ka MA atrodas kaut kādā vienā plaknē ar paralēlo taisni BK. Kaut kāda cita plakne, pieņemsim beta, BK pieder plaknei beta, divas paralēlas taisnes nosaka plakni. Ja mums pēc dotā AM ir paralēls BK, tad šīs taisnes atrodas vienā plaknē. Bet tad arī AB atrodas ar tām vienā plaknē. Tā tad var teikt, ka no tā izriet, ka AB arī atrodas plaknē beta. Bet ja mums punkts uz AB, punkts N atrodas uz šīs taisnes, tad viņš arī atrodas plaknē beta. Jo taisne atrodas plaknē beta. N pieder AB. Tas nozīmē, ka N pieder arī plaknē beta, šai te plaknītei, kas veido šķēlumu ar plakni alfa. Nu, tad mēs sakam, ka mums punkti MK, N pēc dotā pieder plaknei alfa. Un MK, N mēs tikko pierādījām, ka pieder plaknei beta. Tas mums nozīmē, ka plakne alfa šķeļ plakni beta pa taisni MK, un pie šī šķēluma pieder arī punkts N. Tad skatoties uz zīmējumu, šī te visa konstrukcija, mūsu 5 punkti, A, M, N, K un B, pieder vienai plaknei, kas es apzīmēju plakni beta, kas šķeļ plakni alfa pa taisni MK. Nu, tad pamēģināsim izrēķināt. Bet te ir maziņš noslēpums. Trīsstūris. Skatīsimies uz trīsstūri. A, M, N. Un tūlīt pastāstīšu, kāpēc es rakstu, ka šis trīsstūris ir līdzīgs trīsstūrim B, K, N. Mums ir vienādi šie leņķi. Mums ir vienādi šie leņķi. Un ar to pilnīgi pietiek, lai mēs varētu apgalvot, ka šie trīsstūri ir līdzīgi. Nu, un vēl mēs redzam, ka malai MA ir proporcionāli malai BK. Kādas te bija līdzīgo trīsstūri īpašības?
Meklējamais MN jābūt proporcionālam ar KN. Un šeit proporcijai jāsaglabājās arī uz pārējām malām. AM jābūt proporcionālam BK. Ievietosim. MN ir vienāds ar, vienāds ir pātru rakstīts, dalīts ar MN, dalīts ar KN, dalīts ar 14, ievietojam skaitlīšus, vienāds ar AM 12, dalīts ar 24. Cik tad liels mums ir MN? Jā, nu te vēl var nolīsināt viena puse. MN ir 1 reiz 14 dalīts ar 2. 14 dalīts ar 2 ir 7 vienības. Paldies par uzmanību!